Rokas jādara celtnieks Tugulus. 2. Edmunds Augstiņš. 17. Jānis Rodrīgis. 21. Saulis Piknis. 25. Tomas Akīs Aplets. 26. Egīls Maķevics. 28. Labvakar, dāmas un kungi! Šokar esam pieslēgušies no Tukuma ledus salas, kur 7. divīzijā savstarpējo spēli aizdīs mājnieki Rots Melior Celtnieks 2, un viesos šodien mums ir pilsētas leģendas. Šokar kopā ar jums es, Frederiks Pospaiko, un es, Mārtiņš Ansons. Labvakar, dārgie hokeja draugi! Solās būt interesants spraiga spēle. Rotām ir, kā tur bija 6 spēļu uzvaru sērija. Jā, tieši tā. Rotas pagaidām uz sezonas beigām ir pastiprinājuši sastāvu. Arī pāris spēlētājus piesaistījuši. Un šobrīd ir tāds saucamais hot streaks. 6 uzvaras pēc kārtas. Noteikti būs sarežģīta spēle leģendām, bet arī turpat, ja skatās uz leģendām, arī 3 spēles uzvarētas pēc kārtas. Arī, teiksim tā, nav zemē metam statistika. Cienījams rezultāts. Protams, abas divas arī ir ļoti līdzvērtīgi tabulā. 1 punkta atšķirība, ja nemaldos, leģendām par 1 punktu mazāk, bet arī par 1 spēli mazāk aizdīts. Dažādas konferences, gan arī ir, jo leģendas spēlē Rietumu konferencē, viņš šobrīd atrodas 2. vietā ar 30 punktiem. Priekšā Ķekau, tur ir aizskrējis pavisam ar 40, bet uz papēžiem atkal min Pagāna ar 27. Turpēc Rotām ir austrumos šobrīd 3. vieta ar 31 punktu. Arī par punktu it kā vairāk. Tā kā jā, ļoti līdzīgas komandas, bet ir ļoti daudz statistikas rādītāji, kur vieniem iet daudz labāk un otriem atkal iet citur daudz labāk. Šodien redzēsim, kuram ir stiprā puse un kuri varēs pielietot to. Ja nemaldos, Rotas diezgan labi izcēlās mazākumā, pilsētas leģendām mazākumā, vai tieši otrādāk. Bet vieniem no viņiem bija izteikti mazākuma procents stipri labāks. Pilsētas leģendām, jā, tas klikšanas akmens noteikti ir vairākums. Tikai 5,76%. Otrais sliktākais rādītājs visā līgā. Nevis divīzijā, atvainojos. Turpēc mazākums, tur kaut kur pa vidiņu 8. esam. Un turpēc Rotām powerplays vairākums 3. labākie divīzijā un mazākums arī 91,11% arī 3. rādītājs. Super, spēcīgi. Tad jau redzēsim, kurš varēs parādīt. Vai tieši spēles rezultāti izteiks spēli vairākumā, mazākumā vai tomēr vienādos sastāvos. Tā arī, protams, kādam jānoraidās, lai būtu šie vairākumi, mazākumi. Es gribēju teikt, man liekas, no leģendu puses šodien būtu ļoti svarīgi pirmkārt nenoraidīties, lai nebūtu muļķīgi noraidījumi, jo tas rādītājs 18,8%, gan arī katrs 5. vairākums ir būtu vārds. Jā, bet no savas pieredzes var teikt, manā komandā, abās komandās, kurās spēlēju, ļoti izteikti mēs parādām labu spēli, kad esam mazākumā. Varbūt nevienmēr mēs nonākam līdz vārtu gūšanai, bet mēs bieži vien vairāk laika pavadām pretinieku zonā nekā pretinieku mūsu zonā. Manām 3 komandām, teiksim tā, arī ir tieši tas pats, ka vairākumā pat ir sarežģītāk spēlēt nekā mazākumā. Mazākumā bieži vien uztaisa bīstamākas situācijas nekā vairākumā. Bet arī atkal skatāmies, leģendām atkal ir tas, ka ir izteikti pirmie, tā teikt, pieļautie metieni pa leģendu vārtiem. Vismazāk tā kā pieļautie metieni ir attiecīgi, tas nozīmē to, ka aizsardzība strādā. Aizsardzība strādā. Redzam, pēdējās uzrunas no leģendu puses sauciens, un tad jau stājās iemetienam, spēle varēs sākties. Šobrīd no tiesnešiem tikai vienu redzu, ir abi divi tiesnešu laukumā. Tukumnieks Gatis Everts un no Rīgas Kaspars Vitkovskis šodienas spēli tiesās. Vitkovskis mums abiem diviem zināms cilvēks. Zināms, jā, abi divi esam pie viņa trenējušies, spēlējuši. Satiekam iepriekš kā treneri, šobrīd mums kā tiesnesis biežāk jau. Bet spēle ir sākusies. Pirmais iemetiens Ripa iegūst pilsētas leģendas. Poznieks cenšas iet zonā, bet tur, kad viņi aptur Rotas
aizsargs un Ripa pamet laukumu. Ļoti ātri, jā. Ļoti ātri Ripa atstāja jau laukumu pirmajās 7 sekundēs. Bet tā kā nevienam šī Ripa vēl pagaidām nav neveiksmīga, Soliņš arī atdeva šo Ripu labprāt apakaļ tiesnesim. Blūms ar Ripu savā aizsardzības zonā izspēlē otram aizsargam, Vanaks. Vanaks kontrolē Ripu, izdod uz centru Pērkonam. Pērkons cenšas izspēlēt ātru izspēles priekšu, taču neizdodas. Saskrienas 2 rotas spēlētāji, Eplers ar vēl vienu komandas biedru. Un Kaspars Kovskis fiksē zonu. Jā, sekos iemetiens tuvāk pilsētas leģenda aizsardzības zonai. Iemetienā, kur tā, līdz galam nevarēja saprast, kurš uzvarēja. Jā, it kā uzvarēja leģends, bet Ripo atdeva rotām. Uzmetiens vārtu virzienā garām vārtiem. Bezbailes stūrī cīņā pret rotu spēlētāju. Izspēlē centrā Zvirbulim. Bezbailes atgūst Ripu. Nē, tomēr neizdodas spēlēt. Ozolam neizdodas ar nērto pusi atdot piespēli. Un tagad otrs Ozols no citas komandas. Arī Ozols. Metiens no Paipala garām vārtiem vai atvairīt tomēr. Bezbailes notur Ripu zonā. Piespēle, metiens, izspēle. Ai! Un vārtu štanga. Ļoti tuvu vārtu gūmam pirmajam bija jau leģends. Bezbailes mierīgi iesado savā zonā, kontrolē Ripu. Leģendas nomainās, arī rotas nomainās. Klūp gan aiz vārtiem nelaikā galīgi Bezbailes. Cīņa par Ripu aiz vārtiem. Centās uztaisīt rotas spēlētājs Spinoramu, bet līdz galam neizdevās. Jā, skatos, mums jau ir pirmie komentāri YouTube. Gunters saka, aiziet rotas. Un arī Aleks raksta rotām jāuzvar. Divi rotu atbalstītāji. Jautājums, kāpēc pie ekrāniem nevis hallē. Bet droši rakstam komentāros. Centīsimies lasīt, pieslēgties, atbildēt uz komentāriem. Nu, nav jau arī tā, ka hallē nebūtu atbalstītāji. Diezgan īstenībā piepildīt halli, ja tā skatās. Vai es redzēju kādreiz, ka Tukumā nav piepildīta halla? Nē, taisnīgi. Tukumā vienmēr bijis grūti spēlēt. Tikmēr rots jau dodas uzbrukumā. Aiz pilsētas leģendas vārtiem Ripu vada atdot piespēli. Izspēlē aizsargam. Metiens uz vārtiem. Un šeit tas, ko tu pieminēji, ka nemaz Ripa nenonāk līdz vārtsargam, kad ir metieni bloķēti. Metieni bloķēti, aizsargi droši spēlē. Bet šoreiz varbūt nedaudz pasteidzās, ja nemaldos Smiltiņš izraidīja Ripu uzreiz ārā no savas aizsardzības zonas un ir pārmetiens. Jā, ļoti spēcīgi, pārāk spēcīgi izraidīja un līdz ar to dabūja pārmetienu, iemetiens pilsētas leģenda aizsardzības zonā, bet leģends jau pirmie pie Ripas. Braulītis steidza iekšā uzbrukuma zonā, Garmalu aiz vārtiem nedaudz pazaudē, tā kā Ripas kontrola, bet pieslēdzās atkal Pērkons. Dziļāk zonā ieraida Ripu. Šobrīd jau rots ir atguvuši Ripu un tikpat ātri to zaudēja. Pērkona metiens no nērtās centās starp kājsargiem raidīt Ripu vārtos, bet vārtsargs vietā. Ja var jautāt tev, kāpēc tu šodien esi man blakus, nevis tur laukumā? Ir tā, ka par cik es spēlēju, tomēr tajās 3 komandās ir vajadzīgi arī atpūti šad tad. Un šoreiz ir tā, ka leģenda treneris Harijs Ortveins arī īstenībā diezgan spits dūzes, teiksim tā, jā. Izlēma to, ka, par cik man ir bijuši pēc pēdējās leģendas spēles vēl 3 spēles, tad šoreiz var atpūsties. Skaidrs, šobrīd jau cīņa leģenda aizsardzības zonā. Krīt leģendas spēlētājs, Ripu saglabā rotas. Klekers iemet Ripu zonā. Spēle gar bortu. Aiz vārtiem jau Ripu kontrolē Maķēvičs, atdod tālāk piespēli. Cīnās par Ripu Pērkons. Ar kāju pasūdus priekš, bet un ir noraidījums pirmais. Leģendas nonāk skaitliskajā vairākumā. Jācenšas uzlabot šī teiksim tā, graujošā statistika, godīgi. Jā, Klekeram par tiesas šeit rādījis sitiens ar noili, vairāk izstījās pēc turēšanas. Bet nemaina faktu, pilsētas leģendām pēc 3 aizdītām minūtēm ir iespēja pirmo reizi šajā spēlē spēlēt vairākumā. Redzēsim, ko rādīs. Iemetienā stājās Zvirbuls. Izskatās, ka iznākuši ir galvenie punktu guvēji, vismaz daļa no viņiem laukumā leģendām. Paipals, Zvirbuls, Ozols, Bezbailes un Miežas aizsardzībā.
joprojām bija Ozols nedaudz Tur tā nepaspēja. triki, viņš cerēja, ka tiesas viņu neredz, ka viņš arī izvilo. Viņš pat teicēja, tās iziet no zonas. Tā izskatījās nedaudz, jā. 8 metru no zilās līnijas apstājās un stāvēja. Es te pagaidīšu. Tā, Paipals iet zonā, kontrola ripu, centās izpildīt zvārtu priekšu. Tā. Ar ripu miezes piespēlē Bezbailim. Bezbailis metiens no vārtiem garām. Paipals notur ripu zonā. Izspēle ripu miezim. Metiens no vārtiem. Un vārtsargs Strautmanis droši ķer ripu. Tieši virtu starp diviem spēlētājiem skaisti izmeta ripu leģendas, bet starp šiem diviem spēlētājiem pretī ir tieši vārtsargs. Nē, bet pareizi arī darīja. Ir jāmet pa vārtiem. Tas saucamais... Bez metieniem gola nebūs tieši tā. Trafiks ir vārds priekšā. Varbūt kaut kur rikošets vēl kaut kas. Rots iegūst ripu raidu pāri visām zonām. Pārmetiens, protams, ka nebūs, jo viņš šobrīd ir mazākumā. Jā, Krišjānos izspēlē Smiltiņam. Smiltiņš tālāk Praulītim. Augstasinīgi, bet beigās tomēr izdodas iegūt ripas kontroli. Izspēle Ušam. Uša neuztver ripu. Lopatko izspēlē Smiltiņam. Metiens pa vārtiem. Un atkal droši spēlē vārtos Strautmans. Uša tur tādā bīstamā momentā nokrits vārtu priekšā tieši gar viņa galvu lidoja šis metiens. Jā, diemžēl ir jāsaprot tas, ka hokejs ir tāds diezgan bīstams spēle, bet... Ar visu to, ka entuziastos mēs spēlējam bez spēku paņēmieniem, tas neizslēdz visas iespējas gūt traumas. Pilnīgi noteikti, Paši abi divi ļoti labi to zinām. Vēl viens metiens no Smiltiņa, tur tomēr kaut kur pa ceļiem ripa apstājās. Freimans centās izpildīt Praulītim, bet tāda interesanta izvēle, teiksim tā, caur diviem spēlētājiem. Rotām izdodas raidīt ripu ārpus zonas, un pirmais pie ripas ir Miķelsons. Aiz vārtiem. Pietur ripu. Centās izspēlēt uz Norkusu. Bloķēta piespēle, bet notur ripu zonā. Ripas kā tīkliņu no ārpuses. Lopatko ripu iesāk uzbrukumu no savas aizvārtas. Izspēle Praulītim. Praulītis tālāk Pērkonam. Pērkons iet zonā. Pagaidām gan partneri vēl neviens nav pievienojušies. Viņš pietur ripu. Ļoti labi. Ļoti labi iepauzēja. Metiens pa vārtiem. Notur zonā ripu Blūms. Pilnīgi brīvs koridors uz vārtiem, bet garām. Spēcīgs raidījums tuvu devītniekam, bet tomēr mazliet garām. Un pēdējās sekundes un jau laukumā atgriežas 5. Rots Medalioru celtnieks spēlētājs. Maneks izspēlēt ār Pozekam. Un tāds nedaudz bardaks, bet ar ripu ir Blūms juniors, tā saucamais. Un kaut kāda asuma vārta priekšā. Nevienam nepatīk, kad pretinieks spēlētājs atrodas vārtsargu laukumā, un jāsaka, ka Rots ir viens no tām komandām, kas neļaus tam notikt. Protams, es pieļauju, ka neviena komanda neļaus apžot savu vārtsargu, bet tā arī jāatceras, ka spēles sastāvdaļa ir jāiet tajā vārtu priekšā un, jācīnās. Jā, protams, ja tu esi uzbrukumā, tev ir jātraucē tam vārtsargam, un tad, kad tu esi aizsardzībā, tu aizstāv savu vārtsargu. Viss ir loģiski, un bieži vien no tā, diemžēl, izveidojas arī asumi, kas ir daļa spēles. Tā noteikti spēles sastāvdaļa. Tieši tā Bezbailis centās apspēlēt, jo kontrolēja ripu ļoti skaisti, bet diemžēl nevarēja visu komandu apspēlēt. Eplers jādod piespēle Oto, Oto met gar vārtiem. Pie ripas Ozols raito aiz vārtiem, Oto Epleram. Nepaši uz vārtiem Krišjānos atvaira. Pirmais pie ripas Ozols bija atkal Epleram, tālāk neizdodas piespēle, bet saņem ripu Ozols. Centās izlīst svārtu priekš, neizdevās raidīt ripu vārtos. Vārtsargs uzdevuma augstumos. Pietur ripu ģenerālis Eplers, izspēle aizsargam, metiens bloķēts. Ozols pirmais pie tās. Atspēlēs vārtiem Oto, Oto neizdodas uztvert piespēli. Bezbailis un vienatnē izgājiens Ozolam. Metiens Strautmans vietā, bet turpinās uzbrukums. Cik skaisti piespēles vārtu priekšu deva Ozols, bet tur jau bija bloķēts pilsētas leģendas spēlētājs. Miezes ar ripu. Izspēles vārtu priekšu un droši paliek droši. Strautmans ripu piespiež un būs iemetiens.
Marks mums raksta, ka šodien rotām ir jāuzvar nākamā spēle, gan nē. Jautājums, kāpēc nākamo nē? Ja jau šodien uzvar 7 spēļu vienīgs trīks, kāpēc gan ne 8? Es pieļauju, ka gan jau, kad raksta kāds, kas ir vienā un tajā pašā konferencē, kad izdevīgi punktu ziņā. Iespējams, kāds no leģendu konferences, kam ir neizdevīgi, ka leģendas uzvar. Jā, tieši tā. Un labi izspēle, bet nedaudz neprecīzi, nedaudz kājās iedeva šo piespēli. Raidījums gar pašiem vārtiem ļoti spēcīgi. Notur ripu zonā Spalviņš. Pirmais pie tās ir otrs spēlētājs. Izspēlēs vārtu priekš bloķēt piespēle. Spēlēs ar gan tāds uzmetiets uz vārtu virzienā. Smiltiņš nepaskatījās gan laikam. Galvenais uzdevums laikam šajā brīdī bija dabūt ripu ārā no zonas. Reimanis cīnās par ripu, dabūs priekš, Praulīts cīņā. Centās izspēlēt uz centru, bet tur, diemžēl, pa ceļam iesprūda tā ripa. Krišjānovs iziet no vārtiem. Nedaudz augstasinīgi, gan teiksim tā, bet viss labs, kas labi beidzās. Pozņaks izspēle Praulītim, ļoti labi atrada diagonāli, un tomēr rotu aizsargs ir vietā. Un šobrīd jau rotas skrien pēc ripas. Maķēvičs pirmais pie ripas aiz pilsētas leģendu vārtiem. Meklē piespēles iespējas, pietur ripiņu. Kādam būtu jāuziet, tomēr viņš ir virsū. Pārāk brīvi kontrolē ripu, manuprāt. Atspēlēja Alksniņam. Alksniņš raida ripu ārpus uzbrukuma zonas un uzsāks jaunu uzbrukumu. Pozņaks nedaudz uzspiež, lai nevarētu droši uzsākt uzbrukumu. Tikmēr leģendas nomainījās. Tā arī bārdaks neliels leģendu vārdu priekšā. Jā, Mācīts izmantoja brīdi, kad mainījās pilsētas leģendas, vienkārši no zilās līnijas uzmet. Vārtsargs arī nebija īsti savā pozīcijā. Pēdējā brīdī tā jāsaka paslīdēja pretī ripai un atvairīja to. Jā, jo vārts bija diezgan tukšs, teiksim tā, bet paspēja atpakaļ. Un šeit tiesnesis norāda uz zonas pārkāpumu. Sekos iemetiens visticamāk pie pilsētas leģendu aizsardzības zonas. Tā būtu jābūt, jā, visticamāk. Iemet ar uzvaru leģendas, Paipals kontrolē ripu, to atņem un atkal atgūst viņu Paipals. Paipals ar ripu, metiens vārtiem. Strautmanis atvēra pēdējā brīdī. Piespēle. Ai! Bezbēls notur ripu zonā. Piespēle Zvirbulim, iziet uz vārtu, ne, bet uz zonas centru. Miezis pietur ripu. Laba piespēle, Strautmanis. Un tikmēr jau pretī dodas rotas Melieru Celtnieks, beidzot tik šārā no savas zonas Ripa Epleram. No ļoti šaura reņķa tur mēģināja uzmest vārtiem. Eplers atkal ar ripu. No aizmugurs neizdodas raidīt un jau sāk sasuma vārtu priekšā. Tā izspēles priekšu, kaut kā ripa tomēr izgāja. Paipals ar ripu, pietur, centās uzmest, bet noslīdēja metiens. Viens pret 3 spēlētājiem ļoti labi laiku, nomainās komanda. Tikmēr jau Eplers saņem piespēli, atstāja ripu Oto. Oto ieiet zonā, apspēlē pretspēlētāju. Izspēles vārtu priekš bloķēta. Bet atkal pie rips jau Oto. Praulītim iespēja vienatnē izskriet. Izstāsts, ka aizsargs nespēs un metiens Strautmanis atkal ir vietā. Nu, pagaidām Strautmanis ir tiešām uzdevuma augstumos. Un jā, tikmēr rotas kļūdās savā saspēlēt. Strautmanis dabūja iesaistīties spēlē aiz saviem vārtiem, bet Spalviņš arī padodas uzbrukumā. Izspēles vārtu priekšu, Smiltiņš vietā aizsargs nobuķē piespēli. No ļoti šaura reņķa raidīja ripu uz atlēcošā, lai būtu, jo tur jau bija 2 komandas biedri vārtu priekšā rotām. Uši iemet ripu zonā. Izstāsts, kad leģendas mainas sastāv, tāpat arī rotas. Te gan laikam būtu jābūt pārmetienam, ja nemaldos. Vārtsargs izgāja no vārtiem. Nē, tomēr nē, jā, Krišjānovs izdomāja, ka spēlēs ripu. Atspēlē Miķelsonam, metiens bloķēts. Nu, bīstami nedaudz, otrs aizsargs nav priekšā. Maķēvics meta garām vārtiem par vārtu konstrukciju. Un tikmēr Miķelsons vēlreiz metiens bloķēts un atstāja laukumu ripa. Jā, Blums seniors bloķēja ripu. Pilsētas leģendās ir, kad
tēvs Guntars Blūms un dēls Edvards Blūms. Šeit ļoti daudzās komandās ir redzam gan brāļa duo, gan tēvs dēls duo. Tas nav nekāds jaunums. Ļoti labi. Poģakam izdevība. Ai, Strautmanis jau atkal. Un Blūma metienu atvaira Strautmanis. Uzdevuma augstumos šobrīd strādā. Abi divi vārdsargi uzdevuma augstumos, bet Pilnīgi noteikti. pastīsimies pēc statistikas. Man gribētos teikt, ka rotvārdsargi ir mazliet vairāk darba. Tā arī ir 9-5 metieni šajā periodā. Vēl, un principā jāsaka pēdējā minūte šajā periodā, ko spēlēt. Rezultāts joprojām 0-0. Blūms pie tripu vidējā zonā. Pie tripu piespēlē dēlam. Dēls ļoti prasmīgi apspēlē pretinieku, iet zonā, meties pa vārtiem, bloķēts. Un Strautmanis droši paliek droši, aptur spēli un piespēj ripu. Arī piespēj abas komandas nomainīs sastāvu pēdējās 42 sekundes šajā periodā. Pagaidām diezgan, teiksim tā, tāds ļoti skatāms hokejs. Ļoti līdzvērtīga spēle, lai gan leģendas ir mazliet vairāk uzmetuši pa vārtiem, bet spēle ir ļoti līdzvērtīga. Vienīgais jāpiebilst, ka jau 2 vai 3 reizes ir ļoti labi pretuzbrukumi, 2-1-0 un vienreiz arī bija, ja nemaldos, 2-1 izskrēja leģendas. Tā kā šobrīd Rots iekrīt uz Rots sava uzbrukuma zonā iekrīt. Šeit, man liekas, ir jāspoguļās šis aizsardzības likums par to, ko mēs runājam iepriekš, kad leģendas vismazāk meties pa saviem vārtiem pieļauj. Ļoti labi pārķer vai nobloķē metienus. Jā, šeit arī ļoti augstsvarīgi Miezis nospēlē, paspēlē uz priekšu pēdējās 7 sekundes. 2-1. Kaut kas ir jāizdara. Metiens pa vārtiem. Vārti! Oskars Ozols! Tikko pieminētais iekrišanā uzbrukuma zonā, ļoti daudz pretuzbrukums, šoreiz 2-1 un pilsētas leģendas to arī realizē. Jā, ļoti labi izspēlēt. Arī ļoti labs veids, kā nobeigt periodu, teiksim tā. Vārds guva Oskars Ozols, piespēle Tomam Paipalam. Leģendas vadībā 1-0. Jā, līdz ar to 3 sekundes ir palikušas spēlēt šajā periodā. Līdz ar to es gribētu teikt, noslēgsim šo periodu visticamāk ar 1-0 pilsētas leģendu labā. Nu, es arī noteikti, ja būtu cilvēks, kurš dar uz lietām, tad darētu uz to, ka tā arī beidzās. Jā, pirmais periods ir beidzies. Mēs dodamies mazā reklāmas pauzē. Tiekamies pēc brītiņa. Kad es kaut ko daru, es to daru pamatīgi. Erst Finance. Pavelk, nevis pavelkas. Kas nosaka spēli? Stūra sitiens, rezervistu soliņš, var pārbaude, hat-trick, vienalga kas. Spēle ir tavās rokās. Bonus jauniem klientiem – 75 eiro. Olibet LV. Atgriežamies pēc reklāmas pauzes. Otrais periods ir sācies. Rezultāts, kā jau beidzās pirmais periods, tāds pats nemainīgs vēl joprojām 1-0 pilsētas leģendu labā. Jau pirmā apturētā spēles moments, pārmetiens. Iemetiens būs leģendu aizsardzības zonā. Izstāst, ka man šī pirmā E7 spēle, ko šodien redzu. Un man gribētos minēt, ka leģendas necenšas neko sarežģīt. Ir ripa, neredz perfekti uzreiz piespēles iespēju, vienkārši met pāri. Labāk pārmetiens nekā pakāst ripu savā zonā. Vai tāda ir jums taktika? Vai... Neteiksim gluži, ka tas ir norādījums no tiesneša šāds, bet es to savā ziņā laikam piekritīšu, ka tiešām varbūt nevajag pārāk daudz mudīties savā zonā aizsardzībā.
labāk pārmetis, un tad jau ir 50-50. Uši uz vārtiem. Jā, neveiksmīgi savā starpā saspēlējās ar otru spēlētāju. Ripu vārtu priekšā izcilā momentā ieguva Jānis Ušs un raidīja to jau vārtu virzienā. Aizsargs Vanaks šobrīd spēlē cīņā par ripu aiz vārtiem jau bija, bet tā arī mēdz notikt. Un šobrīd pretēji rots raids ripu pāri visam laukumam, iemetiens pie Strautmaņa sargātajiem vārtiem. Izskatījās, ka rots spēlētājs meklēja to piespēli, bet pretestībā noķēra savu maiņas partneri un piespēl savas neprecīzes pārmetiens. Iemetienā stājās Pērkons pret 37. Miķelsons. Leģendām neizdodas noturēt ripu zonā un jau skrien uzbrukumā Upīts. Izspēle centās uz vārtu priekšspēlēt, bet tur leģenda aizsarga ir vietā, bloķēja piespēli. Zonā ieiet Poznieks. Bloķēja metienu Rozītis, šobrīd jau ar ripu rotas spēlētājs. Centās izspēlēt uz centru, kur bija viens pats Klekers atstāts. Šis ir viena tā lieta, ko es gribēju īstenībā atzīmēt, ko gan Ortveins, pilsētas leģendu treneris, ļoti uzspiež nūjas zemē. Jo tikko varēja redzēt arī, kad rotas spēlētājs centās izveidot ripu ārā no zonas, Pozniekam nūja ir uz ledus un tiek pārt ar piespēlu šī raidījums ārā no zonas. Šobrīd jau Pīnis iet zonā, metiens uzreiz. Neizdevās ķert ripu Krišjānovam, raidīt to laukums stūrī. Vārdu priekšā pilnībā brīvs viens no rotas spēlētājiem. Vārdsargs it kā centās uzbļaut un sasaukt savus aizsargus, bet neviens nedzirdēja. Un tikmēr jau Valksniņš ar ripu raida to garām vārtiem. Pie ripas pirmais mums ir Klekers. Nē, šeit gan atkal bija tieši pats vājums vārtu virzienā un aizsargs ir metiena līnijā un bloķēts bija viņš. Jā, ļoti daudz, ļoti labi nobloķēts piespēles un metieni leģendu izpildījumā. Šeit gan ripu notur, Klekers ar ripu. Centās izspēlēt vārtu priekš Maķevicam. Mums uzspēlēt tālāk Paipalam. Paipals uzņem ātrumu, ieiet zonā. Uzmetiens uz vārtiem, bet tur iesprūst ripa rotas aizsargu kājās. Zvirbuls ar ripu atņem to rotas spēlētājs. Izspēle uz centru. Jau labi saspēlējās Seplers ar vienu no komandas biedriem šeit Ozolu. Iesaistās spēlē arī vēl viens spēlētājs. Tā. Nedaudz iespieduši leģendas ir rotas spēlētāji zonā. Gribētos teikt, šobrīd pārliecinošākais uzbrukums iespiešanas zonā rotu izpildījumā. Jā, pilnīgi noteikti piekrīt tev. Paipals ar ripu. Labāk tālāk no augstasinīgi. Ļoti meistarīgi un augstasinīgi Eplers pieturēja ripu. Apspēlēja pretspēlētāju, iegāja zonā, bet ļoti ātri ripu zaudēja. Zvirbuls iet uzbrukums zonā. Tur nedaudz aptur rotas spēlētājs, bet jā, tur jau bija uzkupuši virsū jau 2 vai pat 3 spēlētāji. Smiltiņš raida tālāk uzbrucējiem ripu. Lopatko neuztver. Klekers ieiet zonā. Muši cīnās par ripu ar rotas spēlētāju. Reimans gar bortu, Praulītis var mēģināt uzsākt uzbrukumu. Viņš skrienās. Tur jau viņš sagaida rotu aizsardzība. Piespēle Ušam, viņš neuzcer, bet ripa ir pie Smiltiņa. Piespēle Ušam. Jābūt metienam pa vārtiem. Praulītis aiz vārtiem. Negaidīja Uši, kad ripa iznāks līdz viņam. Bet tāpatās ļoti labi ar kājām apturēja ripu, izdevās noturēt tajā brīdī zonā. Jā, paspēja norēdēt. Bet šobrīd jau rotas no savas aizsardzības zonas uzsāks uzbrukumu. Izspēl gar bortu tālāk. Tur gan jau bišķi pa tālu Smiltiņš uztver ripu un atkal raida ripu ārā no zonas. Jā, neizdevās. Meties pa vārtiem vienkārši sanās. Uzlabojam statistiku šobrīd Strautmanim. Un tādā ziņā jau arī leģendām, kā jau pirms tam minējām, visvairāk izdarītie metieni pa vārtiem divīzijā. Tā, ja nemaldos pārmetieni. Tā varētu būt, tā vajadzētu būt. Jā, Bitkovskis norāda, uz kurā pusē būs iemetiens.
Iespēja izvēlēties pēc pārmetiena. Pagaidām ļoti līdzvērtīgi spēle, teiksim tā. Atkal kārtējā bloķētā piespēle. Pērkons ar Ripu iespēlē tālāk zonā. Tur gan pārtver Kļūdās saspēlē. Un pa tālāko bortu raida Rīpā ārpus zonas viens no rotu spēlētājiem. Citreiz ir tā, ka labāk vienkārši dabūt Ripu ārā no zonas, atkal regrupēties un atkal uzsākt jaunu uzbrukumu. Ripa tālāk no vārtiem nekad nebūs kļūda. Jā, taisnība. Aizsardzības zonā, ja mēs, protams, runājam. Blūms ir uzbrukums zonā, labs metiens no caur aizsargu. Balsers būs pirmais, nē, atstāja komandas biedram, Balsers saņem Ripu, ieiet pretnieks zonā. Zona. Nebija Augstiņš atstājis zonu. Bija viņš jau tur tieši bremzēja, mēģināja izlekt ārā, bet nedaudz nepaspēja. Un, ja nemaldos, Vitkovskis fiksē zonas pārkāpumu. Gunters mums komentāros norāda, ka zuda audio un video iesalst. Paldies par piebildi. Skatīsimies, kas ko kā. Un jāsaka, ir spēles viduspunkts tieši otrā perioda. Aizvadīts 6 minūtes, tātad palikusi 6 minūtes šajā periodā un vēl trešais periods. Spēles ekvatāls ir sasniegts. Ozols iet zonā. Labi, izcīna Ripu atkal atpakaļ. Mēģinās pēc priekšu. Zvirbuls ar Ripu. Lūdzu viens vārtu virzienā. Garbor tur raida. Tā kā ārā, tā kā piespēle. Eplers uzņem Ripā, to tālāk Ozolam. Neizdots Ozolam ieiet zonā. Un atkal Ozols atkal pārtver Ripu un ieiet zonā. Metiens pa vārtiem. Strautmans tomēr izspēlē Ripu tālāk. Nav svilpe. Silaus. Uzņem ātrumu. Sagaida viņu. Caur vidu, metiens garām vārtiem. Caur bortu izspēle aizsargam. Tur gan uzbrucējs bija pirmais ar Paipals ar Ripu. Izspēle tālāk Ozolam. Divi, nu jau nebija paspēja Rots atgriezties aizsardzībā. Un Rots raida Ripu ārā no zonas. Bezbailes ar Ripu. Izspēlē tālāk Zvirbulim. Zvirbuls raidīs Ripu zonā, un es pieļauju, ka arī skries nomainīties tieši tā arī noteikti. Nebūtu tik ļoti pieturējis zilās līnijas Ripu. Pilsētas leģendas spēlētājs varēja izskriet 2-1, ja būtu ātri skrējis priekš. Tur bija labi bīstams izspēlēt. Ikā doma bija labi, bet bīstam caur 2 nojām. Un šobrīd jau 2-0. Bīstams pēclikums. Paspēja atgriezties veseli 2 leģendu spēlētāji aizsardzībā. Un rezultāts joprojām nemainīgs. 1-0 leģendu labā. Nolos metiens, Lopatko iespēja aizskriet. Tur gan atgriezā apspēlē. Metiens no aizsaga un Strautmanis ir piespiež un apspēle. Jā, tur tā es gribētu no malas teikt uz noteikumu robežas pēc nolūzušā metiena Norkus nelaida pretinieku, bet tiesneša vilku klusēja, tātad noteikumu pārkāpums nebija. Lopatko arī ļoti karstasinīgi devās uz vārdu priekšu, nedaudz saķērās ar vārdsargu, bet beigās video atkārtojumā varēsiet redzēt to, kā apskāvās. Kā nekā sports ir draudzīgs sporta veids, sports nē, bet hokejs ir draudzīgs sporta veids. Dienas beigās laukumā bieži vien sanāk kaši, bet pēc spēles jau tas viss tiek aizmirsts parasti. Protams, tas jau principā tiek viss aizmirsts tajā brīdī, kad ir saucamies handshake lines un, kas notiek spēles laikā, ir spēles laikā. Visi mēs esam sportisti, atlēti, visi mēs esam azartiski, visi mēs gribam uzvarēt. Ļoti labi ieraida Ripu zonā Augstiņš un uz vārtiem jau dodas Klekers. Krišjānovs vietā. Labi atvēja Ripu. Ļoti labi pieturēja Ripu un izgāja ar to saucamo power move Rots spēlētājs. Un Rozīšu metiens līdz vārtiem nenonāca. Zona. Tur jau ne tikai metru zonā bija komandas biedrs, tur jau zonas 3-4 metri jau bija, jā. Bet tur nevar arī vainot Pozņaku. Tur bija tā, ka Rots spēlētājs viņu tā kā nedaudz iegrūda, pateiksim tā. Nesanāca iziet. Jā, prasa tev. Tu minēji 3 komandās spēlēt. Sanāk arī laiks treniem? Vai tikai uz spēlēm brauc? Es atļaušos neatbildēt uz šo jautājumu.
Vajadzēja tā kaut ko pateikt, vai ne? Pīnis centās ievilkt ripu zonā, bet jau apbruņots un Paipals dodas uz pretuzbrukumā. Paipals ar 3. Tur pilnīgi sandvičā viņi saliek. Krišjānovs tā ļoti drošsirdīgi jau gāja ārā no saviem vārtiem izspēlēt ripu. Izstāsta, ka sāks uz spēki rotu spēlētājiem, mazliet arī asumi un ripa Otrais periods augstiņš. arī tomēr. Atceries tālais soliņš. Tā un kas... Un te būs pārmetiens, protams, Paipals nemazā pat pietaupa spēks. 3 minūtes 1 sekundi vēl otrajā periodā. Droši, dārgie skatītāji, atzīmējam komentāros mazās derības. Jūsu skatījums, kas uzvarēs, kāds būs spēles rezultāts. Iemetienā uzvar rotas. Uzmetīts vārtu virzienā, Krišjānovs vietā. Bezbailes centās izraidīt ripu ārā pa bortu. Ļoti spēcīgs metiens gar vārtiem uz pielabošanu. Notur zonā ripu rotas. Un Paipals skries pakaļ ripai. Nogurs, protams, arī jau ir ilgi laukumā. Bet šeit jau laikam tiešām galvenais bija nedaudz pieturēt ripu, lai var nomainīties partneri. Tālu piespēles Ozolu. Ozols pieskarās ripai ieraidot dziļāk zonā. Miezis kontrola ripai uz saviem vārtiem. Piespēles centru Lapatko gan nav uztver. Ieraida uz ripu Klekers zonā. Labi nospēlēja Nūju. Nedaudz par Un ilgu. tiek apbruņos Eplers. Vai izdosies iegūt ripu Epleram? Pagaidām jā. Izskatījās, ka sāpīgi trāpīja vai ar Nūju, vai ar roku Miezim. Viens no Eplers, ja nemaldos, jā. Neizdodas zilās līnijas noturēt ripu rotaizsargam Silovam. Miezis droši pietur ripu, lai varbūt partneriem vajadzētu nomainīties īsumā, ja godīgi jau ir kāda laicina tomēr laukumā. Pat kā ripu nav starts, uzsver tomēr. Iet zonā, labi apstājās, Ušam ripu nepaspēja apstrādāt metiens. It kā nobloķēja piespēli, bet uzreiz leģends atgūja ripu. Vienu metienu, otru metienu, jā, bloķē tieši tā. Arī ļoti augstsinīgi, drošsirdīgi spēlē rotu spēlētāji. Kraulīts ar ripu trāpas savu partneri Smiltiņu kājās, neizgāja ripu tālāk, pārtver ripu Miķelsons. Centās izspēlēt uz vidu savam partnerim. Ļoti skaisti izspēlēja uz Upīti. Upīti neizdevās uzņemt šo piespēli, bet nenotur ripu zonā rotas. Bet tikmēr jau Spalviņš iet zonā, labi apspēlē. Pietur ripu pēties pa vārtiem, Krišjānovs vietā. Tā, un Svilpe nulles noraidījums. Izskatās, ka laikam leģendu rindās par klupināšanu. Jā, uz noraidīto soliņu dodās Freimanis. 2 minūtes par klupināšanu. Leģendas paliek mazākumā. Te atkal jā, ir tas, ka leģendām mazākums 88,6%. 8. rādītājs divīzijā, bet atkal rotām šis te vairākums ir ļoti augstā līmenī, 18,8%. 3. divīzijā. Rotas ir pieprasījuši 30 sekundžu pārtraukumu pirms spēles vairākumā. Redzēsim treneris dzīvē taktikas. Tagad dod atpūtu nedaudz saviem vadošiem spēlētājiem. Gan jau, kad redzēsim laukumā Epleru, Maķevicu, Ozolu, Spalviņu. Visticamāk, jā, Eplers arī tieši tikko nogāja no laukuma nostieda, iespējams iedeva atpūsties, lai gan skatāmies, kas dodas laukumā. Izskatās, ka... Jā, Eplers ir laukumā, Ozols laukumā, Klekers laukumā, Otto un Spalviņš, tie, kas arī tikko bija. Minūte un 5 sekundes jāspēlē šajā periodā. Redzēsim, vai viss šis laiks būs vairākumā. Uzvar leģendas iemetienā Blums pat tālo bortu izraida ripu ārā. Neizdevās uz zilās līnijas noturēt ripu rotu spēlētājiem. Manaks ieraida ripu zonā. Labi, iegūtas sekundes mazākumā. Spalviņš uz Otto. Otto Klekeram. Ļoti labi izspēlē. Klekers Epleram. Eplers labi paspēja pērkons, bloķēja metienu. Pārāk ilgi jau iepauzēja, viņa metienu nobloķēja Ozols, Eplers apakaļ Ozolam. Labi izspēle uz centru. Tur krīta un vēl viens noraidījums Vanagam.
Pareizi bļauj no malas, jā, atdod ripu. Kā jau zinām, 5-3 labāk ir spēlēt ilgāk. Nē, šobrīd gan jāsaka arī, ņemot vērā, ka perioda beigas varēja izmantot šo iespēju, ka Vārtsargs nomainījās uzspēlēt 6-4 un iesākt, iespējams, ja izdotos novilkt laiku līdz beigām vai iemest realizēt, tad varēja izmantot to, ka nākošais periods sāktos ar jau 2 minūšu vairākumu. Bet, neko, 26 sekundes šajā periodā 5-3 rotām lielais vairākums. Lielais vairākums vēl pēc tam minūte 21. Un leģendām tagad ir liels, smags pārvarījums priekšā. Mēģinās pa vārtiem, Bišjānovs, Miez cenšas raģīt ripu ārā, notur to. Silovs notur ripu zonā, piespēlē. Epleram, ja nemaldos, mēģinās no zilās šēlēts, kā tik šēlēts Miez. Tu kaut kur pat ceļam kādam trāpīju, man liekas, bija ļoti sāpīgi. Jā, viennozīmīgi ripa palika nenonāca nemaz līdz Vārtsargam. Ļoti spēcīgs spalviņu metiens, bet otrais periods beidzies ar rezultātu 1-0. Mēs dodamies mazā reklāmas pauzē. Tur, kur citi redz grūtības, es redzu iespējas. Erst Finance. Pavelk, nevis pavelkas. Kas nosaka spēli? Stūra sitiens, rezervistu soliņš, var pārbaude, hat-trick, vienalga, kas spēlē tavās rokās. Bonus jauniem klientiem 75 eiro. Olibet LV. Tā, esam atgriežušies tiešajā ēterā no Kukuma ledus halles. Tūlīt sāksies trešais periods. Leģendas lielajā mazākumā. Rots Meliors celtnieks lielajā vairākumā. Jā, vēl vesels 56 sekundes ir lielais vairākums rotām. Iemetiens ir notis, rips kontroli iegūs rotas. Nu, un tagad, jā, jau sāk ir uzbrukums. Jā, Norkus saspēlējis. Diagonāli piespēle uz Upīti. Atstāja Norkusam. Aiz vārtiem neuzķer ripu Miķelsons. Šobrīd ir tā priekšrocība, kad ir vairāk spēlētāji laukumā rotām, kad, ja nu ir neprecīzi piespēle, tad ir paspēt arī kāds cits uztvert. Laba piespēle, labi nomainīja, metiens uz vārtiem, bloķē. Šķiet, ka atvairīja. Mantājiem ir metiens bloķēts. Ļoti pašaizvadīgi. Tā atkal spalviņš, ja nemaldos, tas ir, kas radīja šo spēcīgo metienu. Krišjānovs. Nu, ir iespēja, viņš kārtīgi zonē. Domāju, kad bloķēts metiens Lopatko. Nu, šeit bet notur ripu zonā Rot Meliora celtnieks. Šeit tiešām var redzēt, kādēļ leģendas pieļauj vismazāk metiens pa saviem vārtiem. Un laukumā jau ir atgriezies 4. leģendas spēlētājs, līdz ar to vēl 30 sekundes 5-4. Uzbrukums vēl turpinās. Vārds priekšā bīstam metiens ar nērto pusi. Nedaudz pagrūstas vārds priekšā Freimans ar Epleri nemaldos. Bals ar spalviņam, metiens garām vārtiem. Tur bloķē arī Pozņaks pa 0 trāpīja. Saskatījās nedaudz rotas savā starpā. Tur arī uz robežas, teiksim tā, varēja atkal palikt mazākumā vēl lielajā. Nu, tā kā bija kājās, bet jāsaka laikam, kad pats jau uzskrējis tās nojas, līdz ar to tiesas žogu klusēja. Un jau pilsētas leģendas pilnā sastāvā neizdevās realizēt vairākumu rotām Meliora celtniekam, līdz ar to rezultāts saglabājis 1-0 leģendu labā. Paspēja uziet. Bet ļoti ātri ieskrējies, caur diviem spēlētājiem neizdodas izlausties augstiņam. Jaunākais spēlētājs šodien rotu sastāvā arī ļoti labi savā ātrumu rāda Alksniņš. Blums cīnās par ripu. Rots kontrolē to. Aiz vārtiem cenšas atrast izspēles variants, bet labi nocīnās Pērkons. Izspēles priekšā Paiznieks neredzēja tomēr. Šeit kļūdas jau savās zonās saspēlējoties rotas un raida arī pārpus laukumu. Visticamāk būs 2 minūtes. Nav viens no tiešām zināt to, ka bija aizskāra stiklu un bija rikošets. Nē, ir 2 minūtes. Ir tomēr.
Ir tikko leģendas ir izturējuši lielo mazākumu, spēlējot 3 vīru sastāvā, pēc tam 4 vīru sastāvā, un tagad jau ir iespēja vēlreiz spēlēt vairākumā. Otrais vairākums nemaldos šajā spēlē leģendām. Otrais vairākums leģendām, jā, bija pašā spēles sākumā, un tagad... Uzvar iemetienu Zvirbulis, pietur Ripu Paipals, izspēle bezbailim, ārā no zonas nonāk. Kā gan īstenībā varēja nopelnīt arī... Mētieni īsti nedrīkstēja izdarīt, jā. Jā. Ripu bija ārā no zonas, bezbailes raidīt tādu šķēlienu vārtu virzienā, tur gan nobloķē, bet varēja būt svilpa un iemetiens leģendu zonā. Jā, varēja tā būt. Atvainojās bezbailes, pats ar roku. Iemetiens uzvar Zvirbulis, piespēle Ozolam. Pietur Ripu centās izspēlēt labi. Paipals labi atspēlēja aiz vārtiem. Bezbailes pieslēdzās uzbrukumā, visi spēlē Paipalam. Paipals atpakaļ bezbailim. Nostājušies vairākumu izspēlē pilsētas leģendas. Paipals pietur Ripu, piespēle bezbailim. Bezbailes centās uzmest nošūt metiens. Tomēr turpinās Ripas kontrola leģendām. Miezis ar Ripu dziļāk zonā aiz vārtiem. Ozols iet steidz tai pakaļ. Piespēle Paipalam, tur nedaudz cīņa pie borta. Bezbailes notur Ripu zonā, centās raidīt Ripu vārtu virzienā, bet tur jau ir rotas spēlētājs. Oto pietur mazliet Ripu savā zonā, iziet no zonas, raid pāri visam laukumam, ļaus saviem komandas biedriem nomainīties. Jā. Spēku laukumā vēl minūti jāspēlē mazākumā. 1 minūte, 1 maiņa, tad nāk nākamais. Tā teikt, powerplay units. Miezis pa vārtiem pāri. Ušu vārtu virzienā. Lopatko pietur Ripu, izspēle aizsargam Miezim. Miezis atpakaļ Lopatko. Miezis teica nomainīties. Labi izspēle Freimanim. Dziļāk zonā Praulītim. Praulīts aiz vārtiem. Tur viņi tā kā pietur. Tur jau arī 2 minūtes ir pacēlts tiešnešu roku. Krišānovs teica nos, bet tur man liekas, ka labāk būtu atdot tomēr to Ripu rotām. 18 sekundes būs lielais vairākums 5-3. Hūkings. Jā, turēšana 0. Nē, teksēšana, kā pareizi ir. Čeksēšana vairāk, jā. Jā, vēl 18 sekundes leģendām būs iespēja uzspēlēt 5-3. Rotām neizdevās, skatāmies, ko leģendas izdarīs. Lai gan laiks ir stipri mazāks, dots lielajā vairākumā, bet visas iespējas palielināt savu pārsvaru šajā spēlē. Reimans vārtu virzienā. Izdevās rotām iegūt Ripu pēc iemetiena. Centās raidīt to ārpus zonas. Ļoti labi noturēja Ripas zonā leģendas spēlētājs. Un šobrīd Ripa jau piespiesta Strautmanis uzdevuma augstumos. 9 sekundes vēl jāspēlē 5-3. Jā, leģendām arī noteikti jābūt tagad uzmanīgiem, jo nāks ārā no noreizīto soliņu rotas spēlētājs. Galvenais, ka neiekrist. Jāiegūst iemetiens un jānostājas zonā. Bet neizdodas viņam to izdarīt. Aleks Stīņš ar Ripu. Centās asprātīgi nospēlēt, bet Poģņaks vietā. Blums notur Ripu zonā, bet no rekojas mugursā tieši parādās. Rozīts tieši iznāca no noraidīto soliņa. Neizdodas Pīnim raidīt Ripu ārpus zonas, bet Aleks Stīņš pie tās un arī neizdodas raidīt. Saskienās Vanaks ar rotas spēlētāju. Maķevits raida Ripu ārpus zonas, vēl minūte 20 sekundes jāspēlē 5-4 pilsētas leģendām vairākums. Juniors cenšas tā kā ieskrities, bet tur jau divi rotas spēlētāji viņu apēda. Viņš spēles priekš Poģņaks ieiet zonā. Metiens vārtiem. Strautmanis. Nebija sarežģīts metiens arī neizskatījās. Bet metiens pa vārtiem nav kļūda. Jānoķer, un metiens pa vārtiem nav kļūda. Matīs pielabo mūsu sacīto par metienu no centra, kad metiens skaitās metiens pa vārtiem tikai tādā gadījumā, ja tas aiziet līdz vārtiem, un tad būtu jābūt iemetienam vidus zonā. Tā kā principā sanāk, šajā gadījumā metiens bija bloķēts, līdz ar to tas neskaitījās metiens pa vārtiem. Paldies par pielabojumu, Matīs. Bet tāpat bija redzams no rotas spēlētāja puses, kad viņam ļoti nepatika šis leģendas spēlētāja izgājiens.
Bezbēles uzņem ātrumu. Iet zonā individuāli. Pietur Ripa izspēle atpakaļ Zirbulim pāri vārtiem. Zirbuls noturēs Ripa zonā. Jā, notur. Ļoti ātri arī Rips zaudē un izdodas raidīt Ripā ārpus zonas Silovam. Atpakaļ savā aizsardzības zonā jāsāk jauns uzbrukums. Vēl Miezas ar Ripu. pēdējās 10 sekundes vairākumā pilsētas leģendām. Ripa pāri visām zonām. Būs Nedaudz pārmetiens. neprecīzi un ir pārmetiens. Nevar mainīties Zirbuls. Ušam jākāp atpakaļ. Vien ir uz savā soliņā. Un iemetiens leģendu aizsardzības zonā. Rots laikam ir aizmirsuši, ka viņiem nav lielais mazākums dots tikai 3D, kur arī ir 4. spēlētājs dots laukumā. Iemetienā uzvar Zirbuls. Bezbēles ar Ripu. Tur gan paspēja arī Rots pārējais. Krīt bīstami, šķiet, ka tas ir Miķelsons, kas laukums turī. Krīt un atdūrās. Laba piespēles Zirbulim. Zirbulim ir iespēja izskriet uz vārtu priekšu. Tur gan jau labi viņu sagaida Rota aizsargs. Miķelsons izstās sāpīgi, krita, traumēts, dodās knapi pats ar saviem spēkiem, bet diezgan lēnā tempā devās soliņa. Cīņa viduszonā. Paipals cenšas izspēlēt uz vidu Lopatko. Lopatko ar Ripu. Noturēt Ar Ripu. nākto metiens. Bloķēts. Paipals no asa leņķa centās raidīt Ripu vārtos. Krišjānos arī tā ļoti augstsinīgi nospēlē. Šeit jau 3 vīru sastāvā pret 1 aizsargu Rots centās izspēlēt, bet Krišjānos uzdevuma augstumos. Praulītis metiens pa vārtiem garām. Smiltiņš notur Ripu zonā. Pārķēra Ripu Rots, bet neizdevās raidīt Ripu ārpus zonas. Metiens bloķēts. Preimans ar Ripu. Metiens uz vārtiem. Smiltiņš tagad nostājas vairāk kā uzbrucējs. Izspēle uz centru. Uzsāk uzbrukumā Alksniņš. Ieraid Ripas zonā, tur jau pie Ripas Maķevits. Nosīd metiens. Tālāk Rozītim, metiens svārtu virzienā. Bīstam izgāja Ripa gar vārtiem, neizdevās pielabot šo Ripu vienam no Rotas spēlētājiem. Es pieļauju, ka negaidīju. Lopatko iet zonā, labi nomet Freimanim, Freimans uzmet uz vārtiem. Tur Bārdaks. Labi, Lopatko nospēlē ar nūju. Pērkona metiens, štanga. Strautmans neredzēja, kur ir Ripa. Strautmans neredzēja Ripu, jo pilnībā atgriezies uz otru šeit pusi. Viņi Ripa meklēja nozog Ripu, bet rokas. tikmēr jau uzbrukumā Maķevits. Centās izpaudz vārtu priekš, bet tur atkal leģenda aizsargi ir vietā. Bloķē šo piespēļu līniju. Ļoti augstsinīgi, ļoti daudz Ripas bloķēts leģendu izpildījumā. Pirms pilnībā tev piekritīšu. Manaks ar Ripu bīstami. Pērkons uzsāk uzbrukumu ieskrienās. Iet zonā, meties uz vārtu virzienā. Strautmans tver Ripu un piespiež to, teiksim tā, laikam, lai bišķīt nomierinātu spēli, teiksim tā, jo te bija un asumi. Nu, tur jau sāk pingpongu 3 Rotas spēlētāji ar vienu leģendu spēlētāju. Grūstīt turp šurpu, bet ko ir? Tiesnesis pa vidu. Viss mierā. Abas komandas mainas sastāvs, jauni vīri bez agresijas laukumā. Miezas kaut ko diskutēja ar tiesnesi, neapmierināts šķiet. Rotas uzsāk uzbrukumu. Ozols ieraida Ripas zonā. Ko es šodien esmu pamēģis, ko es godīgi sakot, uz laukuma būdams. Nē, nekad nepamatu, bet Krišjānam ļoti patīk spēlēt ārā no vārtiem. Augstasinīgs vārtsargs. Tas jau nevienā Neizdevās. pēc mētiena Ripa no borta izlas tieši svārtu priekšu, tur Miezas nevienam vārtiem. neizdevās. Raidīt to jau tukšajā vārtu stūrī. Un Strautmans ķer jau nākošo metienu. 2 minūtes 51 sekundi vēl pamatlaika atlikuši spēlēt.
5 minūtes līdz ledus laika beigām. Līdz ar to tas nozīmē, ja rotām izdodas izlīdzināt rezultātus, uzreiz sāksies papildu laiks 3-3. Nedēļas vārtnieks Viltiņš. Mūša centās izpildīt uz vārtu priekšu, tur gan pārtver ripu rota aizsargs. Ozols nav zona. Nefiksē zonu. Raida ripu ārā vienkārši Smiltiņš. Droši paliek droši. Oto ieiet zonā. Labi pietur, augstasinīgi. Izspēl uz vārtu priekšu. Lakers notur ripu zonā. Metiens. Tur vēl varēja pielabot, jā. Auto. Un piespiež ripu Krišjānovs. Metiena attiecība nedaudz izlīdzinājusies. 16-16. Komentāros Gunters norāda man of the match Strautmanis. Jā, rotu izpildījumā tas varētu būt Strautmanis. Es pilnībā piekrītu, jā. Un es domāju, ka abās komandās tie varētu būt vārds. Krišjānovs un Strautmanis. Tas dotajā brīdī pie rezultātu 1-0. Vēl gan ir jāspēlē 2 minūtes 14 sekundes. Rotas šobrīd, es domāju, ka ies uz pilnu banku, jo... Noteikti. Vairs jau nav kur atkāpties. Pērkons ieiet zonā. Laba piespēle Pozaka metiens. Vārti! Gundars Blūms. Aizsargs pieslēdzās uz uzbrukumu. Metiens no, ja nemaldos, Pozaka, atlets ripa un garbage goal. Blūms raida ripu vārtos. Vārtsargs jau pilnībā nokritis zemē, ripu vārtu priekšā, atlika tikai iestumt ripu tukšos vārtos. 2 minūtes līdz pamatlaika beigām 2-0. Nu šeit rotām ir ļoti jāsņemās, lai izlīdzinātu šo spēles rezultātu un pacīnītos par 1 punktu. Nu, teiksim tā, nekas vēl nav beidzies noteikti. Bet vēl nekas nav beidzies. 2 minūtēs... Ne tikai 2 vārds ir gūti. Tieši tā. Rots aiz vārtiem. Pietur. Ļoti skaisti. Bīstam, nav piespiest. Noraidījums izskatās. Jā, svilpi skan. Pēc svilpas ir, jā, un aiziet asumi. Ir saprotams. Rokas pa gaisu. Nu šo gan nevajag. Un šeit jau aiziet diskvalifikācijas trijām spēlēm. Sitiens guļošam spēlētājam. Un vēl viens kautiņš kaut kāds izskatās, ka briest. Nu jau. Tak beidzies kautiņš, kāpēc bezbēles nelaiž vaļā. Tur ne tikai bezbēles nelaiž vaļā, arī otrais numurs rotām. Alksniņš arī aizsvīlēs nedaudz. Nē, viennozīmīgi bija aizsvīlēs, bet tas, ka noteikti, Alksniņš jau tiesnes izšķīra, Alksniņš cēlās. Un tas, man liekas, no mieža puses varētu būt vēl viens sitiens ar nūju pa bortu, tas varētu būt arī. Ļoti labi ir šāda epizode. Jā, atceros ļoti labi. Es arī toreiz ar tevi kopā spēlēju vienā komandā. Bija tāds moments, jā. Šeit jau laikam komanda kapteiņi dosies aprunāties ar tiesnešiem. Saprast gan jau. Bet šis nāk par labu tikai pilsētas leģendām līdz ledus laika beigām. Pēdējā minūte viennozīmīgi neizspēlēs šo spēli. Un spēle ir beigusies. Varam sveikt ar uzvaru pilsētas leģendas. Redzam, kā Paipals sit mūju pa ladu. Uzvara ir iegūta, jāsaka, ļoti svarīgi 3 punkti pilsētas leģendām. Pilnīgi noteikti. Pastiprinot savas iespējas paliekot un pastiprinot iespējas palikt play-off zonā. Pirmā un vienīgā regulārā sezonā tikšanās ar rotām un leģendām. Ļoti svarīgi arī, protams, ir tā teikt nozagt punkts no otras konferences. Ne nozagt punkts, bet tāda doma. Jā, punkti katrā spēlē ir svarīgi, bet pastīsimies tagad labākos spēlētājus. Nu, man liekas, ka vārds arī. Abās komandās noteikti, man liekas, ka būtu jābūt vārdsargiem. Es tam varētu piekrist. Un interesē arī protokols, kas tur notika par noraidījumiem spēles beigās. Es pieļauju, ka arī disciplinārā komiteja noteikti izskatīs to par tiem kautiņiem. Tas jau tālāk viennozīmīgi, protams. Tur vairākiem būs. Tas ir standarts. Šobrīd protokolā vēl nav atzīmēti noraidījumi. Un rotām laukumā filmētājs.
tiesnesis iet aprunāties ar Hariju Ortveinu. Iespējams, joprojām tas ir par kaut ko, par tiem asumiem, kas bija. Visticamāk par asumiem, jā, lai varētu protokolā atzīmēt, tomēr nobeigt. Spēle ir beigusies, bet tāpat tās protokolā ir jāatzīmē, lai tālāk jau var izskatīt disciplinārā komiteja, kas ko kā. Jā, viens no spēles galvenajiem tieši šiem Gats Everts abu komandu treneriem izskaidroja iespējams lēmumu vai Kam par ko, cik daudz? Vai arī gāja paprasīt. Kristišānos vārdsargs tā arī ir. Leģendām ir un... Jā, abi vārdsargi. Kā jau mēs minējām, tieši tā, Kristišānos un Strautmans, jā, gribētu teikt pelnīti. Leģendas mazliet vairāk spieda zonā, bet bija ļoti līdzīga spēle un vārdsargi rādīja diezgan labu sniegumu rezultātus. Jā, redzam, spēle beidzās ar 2-0. Jā, Krišānovam trešā sausā spēle šo sezonu. Spēcīgi. No 6 uzvarētām spēlēm trešā sausā. Diezgan iespaidīgs rādītājs, teiksim tā. Ļoti uzlabo savu statistiku. Paldies, ka bijāt šajā vakarā ar mums. Ar jums bija kopā Frederiks Pospaiko un Mārtiņš Jansons. Un... tiekamies nākošajās tiešraidēs. Jā, vislabāk.